pirms mēs sāksim šo vlogu, obligāti, kas tev jāizdara, uzspied laiku, nošēro šo video, un aprakstā ir links, kur var pasūtīt manu apģērbu ar apdruku. Es varu uztaisīt tev arī individuālu dizainu. Tā kā lūdzu iečako, kā saka, kvalitāte ir laba, cenas ir labas. Tā kā links lejā. Tātad esmu atbraucis uz Kautsmindas muižu. Viņi izstāsta diezgan krimināli, bet no te ir ļoti skaisti. Pastīsimies tie dīķi. Es jau redzu, tie dīķi nemazām nav tik dziļi. Vai viņi tā ir aizauguši, kā liekas. Izstāsta, ka tur nemaz iet nedrīkst. Bet es domāju, ka šitiem vārtiņiem vēl var iet. Tūlīt sastīsimies, te ir daudz dzīvokļu mājas, ja, un te var ātri policija atbraukt. Te vajag paigi pa nakti un klusiņām līst iekšā. Un viņi ir diezgan kriminālā stāvoklī. Bet nu katrā gadījumā tūlīt aiziesim, pastīsimies, kas un kā. Reku ir parciņš bijis, redzat, parciņš un viss pārējais. Jo te ir riktīgi skaisti savā ziņā, bet kāpēc viņi ir pamesti, kāpēc viņi ir tā aizlaista, nav ne mazākās nojausmas. Bet nu to mēs tūlīt noskaidrosim, kas un kā tur ir. Tagad jālien iekšā ir. Es nezinu, bet diezgan riskanti tagad līst iekšā, ir pārāk gaišs. Mums nogaidiet. Es pat nezinu. Bet te kaut kāda renovācija notiek, es tev teikšu. Viņi ir bijusi savā laikā apklāti, reku ar kodiem paltrakiem, ar nezinu ar ko. Un tur ir salikti jauni logi iekšā. Un aizsists ir ar USB. Es tev teikšu, ka visticamāk viņu atjaunos. Vai arī neatjaunos. Mums tie logi jau sen ir ielikti, tie plasmasas logi. Bet, nu, viņi ir, es tev teikšu, ļoti liela. Un viņai 2 piebraucamie ceļi vajadzēja pa otru braukt. Ne, tur ir dzīvokļi. Tur ir daudz dzīvokļu, nevis daudz dzīvokļu mājas, bet, nu, mājas, kur cilvēki dzīvo. Un ceļš uzreiz nobloķēts. Un principā, reku, vārti vaļā. Ieiet aizliegts, es nekur pa lielam neredzēju, pa lielam nekur nav teikts, ka nedrīkst iet iekšā. Nu, es katrā gadījumā noiešu šitā, parādīšu jums šito te visu fasādi. Man pašam arī vajag pārliecināties, jo es domāju, ka te vajadzētu uzfilmēt video pa nakti kopā ar Melno Dievu. Un mēs te pa nakti pieņemsim paliktu. Nē, nu darīsim tā. Principā, ja šitas video savāks 500 laikus, mēs braucam ar Melno Dievu un paliekam šeit pa nakti. Divatā. Es domāju, tas būtu normāls challenge un diezgan interesanti. Tagad mēs pa to nakti staigātu un izpētītu visu, kas te ir iekšā. Bet vienīgais, kur visticamāk mēs neietu, tas ir šitajā vietā. Jo pasties uz tām balkām. Es, ja godīgi eju tagad garām, un man ir nenormāla baila, ka viņas varētu, jo tur staķņi kaut kādi salikti. Karoči viņu taisās atjaunot. Izstās, ka viņu atjaunos tomēr kāds. Bet, nu, tas statnis, viņš pasties kā tā visa. Kā tur viss krimināli turās, ne? Kāpēc viņi tā cietusi tieši šajā vietā? Un vispār, kāpēc pieļauju un nolaižu līdz tādam līmenim, kad jau visi čauri esmu. Labi, aiziesim, pastīsimies no otras puses. Es nezinu, cik te ir krimināli, cik te nav krimināli. Bet, wow. Mirgoja lampiņa. Nu, tur mēs neiesim, tur nedrīkst iet. Tur nedrīkst iet, tāpēc, ka
Tā vieta ir krimināla tiešām. Tā. Kas man tagad visvairāk interesē? Kāpēc te viņš apšūts? Viss ir ar šitiem te. Un kas tas tāds ir? Oho. Tas kaut kāds bunkers apakšai bijis. Vai kas? Vai vienkārši. Tur vēl kaut kāda bedra. Te mešs ir. Un tur pat ir kapi. Tā izskatās. Tas varētu būt labs kontents pa nakti te palikt. Viņam pat ir strāva. Te pat ir elektrība. Un rozetes ir pats labākais. Var lādēt GoProšku. Pasties, šitā ir viskriminālākā vieta viņai. Tur viņa reāli brūk kopā. Nezinu, kāpēc tā vieta brūk kopā no abām pusēm. Labi. Es jums teikšu, tas ir diezgan krimināli. Viņa ir baisa. Viņa ir nudien baisa. Pils. Un nav diezko patīkami to. Un tur nekā nav. Nezinu, kas tur ir bijis domāts. Te ieskatās, lai kaut kas uz galvas neuzkrīt. Pafikso. Tā. Buci, var jebkurā momentā var sabrukt. Paņem bērnus no turienes. Blin, paņem bērnus no turienes. Tas var sabrukt jebkurā momentā. Te ar OSB ir salikts viss jumts reāli brūk iekšā. Es vienkārši reāli redzu to, ka jumts reāli brūk iekšā. Vismaz tāda sajūta ir. Bet reku plasmas logi salikti. Un jā, var redzēt, ka viņi ir sen likti iekšā. Tas nav vakar, jā. Tas ir vairākus gadus apakaļ. Tā izskatās. Un šis intereses pēc. Durs taisās vaļā. Protams, durs ir atlaustas. Elektrība ir ievilkta, nē. Tas varētu būt, ka nesen. Šitā ir laikam visdrošākā daļa. Ko es neteiktu par to. Un kāpēc durs ir vaļā, es nezinu, blin. Man liekas, ka te tās policija kāds izsauks un ka tur māja ir. Uz ātro ieiešu iekšā. Šis te saprast, kas te notiek. Ko? Tas ir ritenis. Tā kāds dzīvo. Ups. Vai nu apsarga, vai nu kas. Un te var uz otro stāvu tikt. Sabaktīnās projām. Oh my god. Jau te elektrība reāli ievilkt. Come on. Ej, tu dirst. Pa nakti te varētu būt ahujena. Ko jūs sakat, ja es savu sievu pierunāju ieiet tajā pašā vietā un nofilmēju tagad to? Kareš nofilmēsim, kāda viņai būs reakcija. Iekšā pasties. Nē. Neies iekšā. Krimināli. Fanāriks ir. Oh my god. Vismaz nedaudz jums parādīšu. Bet nu katrā gadījumā. Puļot. Šits ir kaut kas. Un iznākam ārā. Un te ir mežiņš. Un viss apšūts. Pistiets. Nu ko, like, share, ja jūs gribat, ka šis
šis video iznāk, kā mēs paliekam parākti kopā ar Melnodievu šajā ten lokācijā Kautsmundas muižā. Es viņu drīzāk nosaukt pa pili, jo viņa ir tiešām liela, kā jau jūs redzat. Tā, pagaidi. Tulītās. Oh my god. Jā, viņi točina atjauno. Reku saliktas šitās tas sūdi, lai sienas nesabrūk. Parūka. Trepes uz stāvu nav. Tur augšā nevar tikt. Uzmanīgi, tie ir latvāņi. Jā, es redzu jau. Labi, davai. Nu, ko iesim iekšā? Nezinu, kaut kā man GoProška lago. Te ir flīzes jau, viņas jaunas. Jā, kaut kad ir centušies atjaunot. Sūdīgi saliktas flīzes. Kas tas bija? Kas tas tāds ir? Alīņa. Jā, un tur tālāk ar varēs ir. Gaidi, fanāriks mirgo. Nezinu, cik jūs labi redzat. Laidi, mums rošiem nopirkt. Jā, ko kāds alīņa dzērs. Viens pahodu pilns. Jā, tualeti ir ievilkt otrajā stāvā. Es nezinu, kā viņi te atjauno. Šits var sabrukt. Te ir trepes. Fuj, kāds padirsis. Nu, nopietni, te laikam daudz tauta tusējās. Te laikam reāli daudz tauta padirsis. Kakas kaut kādas. Tu dirsi. Labi. Jā, te tualetes valk iekšā. Te mēģina atjaunot. Katrā gadījumā izstās jā, ka te kaut kas notiks. Nu, kaut kā tā. Labi, spiežam laikus. Un jūs redzēsiet, kā mēs te pa nakti paliekam ar Melno Dievu šajā huienajā muižā. Tas iedomājas, tas tās mazs sektoriņš, pirmais stāviņš, es izgāju, te var iet un iet. Un te ir tik daudz ko apstīties. Ko tu dari? Tu buries? Nē, es skatos. Man šitā vieta kaut ko atgādina, esmu te bijusi, bet savādākā paskatās. Blin, viņa bija savādāk. Viņa? Jā. Iepriekšējā dzīvē varbūt? Nē, es tev nopietni saku, es esmu te bijusi. Tā, mazie. Viņa bija savādāk. Tas bija pērkons, nozipsnīgi, ja? Ja? Man reāli nozipsnīgi ar acīm, tā kā zibeņi. Nē, nekas nebija. Un štult nomiršu. Nu, ejam. Obligāti, kas tev jāizdara, uzspied laiku, nošēro šo video, un aprakstā ir links, kur var pasūtīt manu apģērbu ar apdruku. Es varu uztaisīt tev arī individuālu dizainu. Tā kā lūdzu iečako, kā saka, kvalitāte ir laba, cenas ir labas. Tā kā links lejā. Čau!